Atbrīvot Baltkrieviju, Baltkrievija nāc mājās, atbrīvot Baltkrieviju no tumsonības. Ar šādiem saukļiem un plakātiem atklāta Baltkrievu dāņu mākslinieku izstāde Baltkrievija vienādības zīme Eiropa. Galvenais vēstījums ir cerības Baltkrievijas atbrīvošanu no autoritārā režīma un eiropisku nākotni. Izstāde eksponēta Daugavpilī sadarboties Baltkrievu kopienai Supolka un biedrībai New East. Tā ir izstāde, kurā ir plakāti, vairāk nekā 20 plakāti par šo tēmu, kas notika 20. gada Baltkrievijā, tad vasaras mēnesī. Vēl viena lieta, par kuru ir arī noteikti jāmin, ka šāda veida izstāde grūti iedomāties Daugavpils pilsētvidē. Izstādes apmeklētāju uzsver nepieciešamību kliedēt propagandas radītos stereotipus par Baltkrieviju un aizejot uz izstādi. Tādējādi pauž arī savu nostāju un atbalstu tiem, kur ir devušies protestos un cīnījušies par demokrātisku valsti. Šī izstāde ir lieliska iespēja ieraudzīt, ka Baltkrievija īstenībā nav tas pats kā Krievija, un Baltkrievu tauta arī ir Krievu imperiālisma upurs. Šī ir lieliska iespēja ieraudzīt īsto Baltkrieviju, īsto Baltkrievu tautu, kura tiecas pēc brīvības. Izstādē redzēties liek arī ar savām sajūtām un pārdomām dalīties ar saviem tuvākajiem. Man personīgi ir radinieki, kuri izvēlas braukt uz šo valsti, un mēs vēlamies viņus atrunāt. Plakāti ar savu grafisko noformējumu ir efektīvs veids, kā īsi un kodolīgi atspoguļot vēstījumu un aktuālo situāciju, sasniedzot arī tos, kuri nav interesēti detalizētā un plašā informācijā. Tādas izstādes informē cilvēkus, kuriem diemžēl nepatīk lasīt, vai viņi vienkārši grib vizuāli redzēt informāciju. Plakāti izstādē ne tikai atspoguļo 2020. gada masu protestus, bet arī aicina pievērst uzmanību uz pašreizējo situāciju, tepat kaimiņu esošajā agresoru valstī. Jāpiebilst arī, ka šobrīd Baltkrievijas cietumos atrodas 13 politieslodzītie no Latvijas. Par šīm tēmām ir jārunā. Tad liekas, ka šī valsts ir ļoti, ļoti tuvu pie mums. Tad nedaudz vairāk nekā 30 km, bet tas, kas tur notiek, tā ir kaut kāda pavisam cita realitāte nekā te pie mums. Lai gan izstāde organizēta sadarbībā ar Latvijas Baltkrievu kopienu Supolka, tās pārstāvji atteicās sniegt interviju, baidoties no iespējamām sekām radiniekiem Baltkrievijā. Savukārt pats izstādes autors mākslinieks Pants Mitors tās atklāšanā nevarēja piedalīties klātienē, bet attālināti dalījās ar plakātu stāstiem. Katrīna Grietiņa, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija speciāli RTV.